Kā mēs varam pārliecināties par to, kas ir vārda sakne? Tādēļ nepieciešams vārdu locīt, pārveidot to un paskatīsimies, kas ir tas, kas paliek nemainīgs. Darbs, darbiņš. Nemainījās šī daļa. Darba. Darbinieks. Salīdzināsim ar vārdu darbs, darbiņš. Darbinieks. Nemainījās šī daļa. Darbiniece. Darbinieks, darbiņš, darbs. Pareizi, nemainās šī daļa. Nedarbs. Pareizi, darb paliek nemainīgs. Darbīgs. Pareizi. Nedarbojas. Arī šoreiz šī daļa ir nemainīga. Tādēļ mēs varam droši apgalvot, ka vārdā darbs, tāpat kā vārdā darbiņš, darbinieks, darbiniece, nedarbs, darbīgs un nedarbojas, sakne ir darba, jo tā lokot nemainījās.